Sveiki! Putni un mizgrauzes. Meža īpašnieka versija. Manā mežā vēsturiski veco koku ir stipri maz, un man tuvāk apkārtnē vecie meži ir šobrīd jau patiesībā izzuduši. Nekādi dobumu koki tur vairs nav. Un es savā mežā, lai uzturētu kādu putnu populāciju, salicis putnu būrīšus. Te viens ir kaut kur bišķiņ tālāk. Tur vērzā ir nākošais, un ko tas man varētu dot saistībā ar egļu mizgrauzi? Šās ir tāds neliels mizgraužu perēklis. Tās eglis bija bez mizas jau kaut kādā septembra beigās vai oktobra sākumā, bet šobrīd decembra sākums, tie gali vēl ir patiesībā zaļi. Un tātad visreālāk tādīs eglēs ir bijis mizgrauža otrā paudze. Un teit ir liela palīdzību snieguši putni. Viņi ir to visu mizgrauzi vienkārši tos kāpuru stadijā nograuzuši, noēduši, jo tas mizgrauzs attīstās tā, kad zem mizas ir tā kāpuru stadija, pēc tam tas kāpurs dodās uz zemi, tur top pa vabolīti, un tad tā izlido un atkal iegraužās kādā nākošā eglē. Šajā gadījumā tas visreālāk kaut kas ir arī zemē nokļuvis, bet droši vien, ka lielāko daļu putni ir apēduši jau kokā. Un jāpasaka paldies putniem. Es nezinu, vai tie paši putni, kur dzīvo būrīšos, bet jebkurā gadījumā tas ir lielisks piemērs, kā dabas daudzveidība var palīdzēt meža īpašniekam risināt tīri mežsaimniecisks jautājums. Paldies, ka skatieties! Ja patīk video, spiežiet like vai parakstieties uz kanālu. Atā, tiekās mežā!